Esmu Sarmīte Kauliņa un esmu aromaterapeite jau 21 gadu. Un manā piedāvājumā, kursu klāstā, online vidē ir arī pieejams kurs ēterisko eļļu droša lietošana. Mana pieredze ir ļoti liela un man ir ko pastāstīt un ir ko iedot gan tīri kvalitatīvu informāciju, gan arī receptes, ieteikumus, pielietošanas veidus. Kas tad vispār ir aromaterapija? Aromaterapija, manuprāt, ir ļoti unikāla māksla prast izmantot ēteriskās eļļas gan fiziskā ķermeņa veselībai, gan arī emocionālajam balansam. Un es strādāju visos šajos līmeņos. Kādi tad ir iedarbības ceļi, ēterisko eļļu iedarbības ceļi? Ja mēs tā vienkārši paskatāmies, mēs paņemam ēterisko eļļu un mēs vienkārši arī varam iesmaržot no flakoniņa. Un iesmaržojot, ieelpojot ēterisko eļļu, šīs ēterisko eļļu molekulas nonāk plaušās, tad nonāk asinsritē. Asinsritē šīs ēterisko eļļu molekulas ar asinsrites palīdzību tiek aizvadītas un nonāk visos orgānos, visos audos un pilnīgi visās organisma sistēmās. Tas ir tiešām unikāli, tikai ieelpojot. Ieelpojot vēl notiek dziļāki procesi. Tātad mēs ieelpojam un mums degunā ir ožas receptori. Un šie ožas receptori, viņi uztver šīs ēterisko eļļu molekulas un pa šiem te ceļiem, kas ir vienoti, nonāk arī galvas smadzenēs un nonāk mūsu tā sauktajā limbiskajā sistēmā, kuru dēvē par emocionālajām smadzenēm. Un tātad ēteriskās eļļas molekulas spēj iedarboties arī uz mūsu nervu sistēmu. Ēteriskās eļļas spēj iedarboties arī uz veģetatīvo nervu sistēmu. Jā, tieši tā. Un pietiek tikai ieelpot kvalitatīvu, terapeitisku, ēterisko eļļu, lai saņemtu visas šīs iedarbības. Jā. Tātad ēteriskās eļļas nonāk visā mūsu organismā, iedarbojās gan uz nervu sistēmu, gan uz veģetatīvo nervu sistēmu, gan uz centrālo nervu sistēmu. Protams, uz kuņģa zārņu traktu, stiprina imunitāti, palīdz vieglāk elpot, iedarbojās uz visu urīna izvadu sistēmu, uz visu limfas plūsmu, uz visu šo te aprites sistēmu organismā. Tātad, lai viss plūst, viss kustās mūsu organismā, visi procesi tiek virzīti un harmonizēti. Protams, iedarbojas arī uz endokrīno sistēmu un iedarbojas arī uz ādu. Tātad var lietot daudz un dažādos veidos, izvēloties to, kas šobrīd man ir nepieciešams. Mēs varam iedarboties fizisko ķermeni, gatavot dažādus maisījumus, iet aroma vannās, klāt dažādas aplikācijas, ja tas nepieciešams, aroma difūzorā ievietot, iet pirtī ar šīm ēteriskajām eļļām, tikai uzmanīgi. Un par šo uzmanīgi es arī daudz stāstu. Tādēļ nosaukums ir ēterisko eļļu droša lietošana. Jo šobrīd jau kādu laiku ir pārsātināta interneta vide ar dažādiem ieteikumiem,
dažādu speciālistu, it kā speciālistu ieteikumiem par ētrisko eļu lietošanu. Lietošanu gan iekšķīgi, gan ārīgi, neņemot vērā daudzus faktorus, jo mums ir jāizvērtē kontraindikācijas, mums ir jāizvērtē vispār katra organisma stāvoklis, lai mēs varētu ļoti plaši pielietot ētriskās eļļas. Tomēr ir ētriskās eļļas, kuras ir ļoti draudzīgas un saudzīgas. Par to es arī stāstu kursā, par šo ētrisko eļļu molekulāro sastāvu, cik svarīgi ir saprast, iedziļināties, izzināt un iegūt kvalitatīvu, pilnvērtīgu informāciju par ētrisko eļļu drošu lietošanu. Jo var izvēlēties arī šo otru ceļu, ka mēs mēģinām, taustamies, lasam kaut kur informāciju, vācam, mēģinam uz sevis. Tomēr mēs varam arī kļūdīties, un mēs varam izdarīt gan sev pāri, gan saviem bērniem, gan arī cilvēkiem, kam mēs piedāvājam, ja mums nepietiek zināšanas. Un ja ir zināšanas par ētrisko eļļu sastāvu, ja ir zināšanas par ētrisko eļļu pielietošanas veidiem, tā skaitā drošiem pielietošanas veidiem, ja ir zināšanas par ētrisko eļļu blīvumu un līdz ar to šo iedarbību, tad mēs veiksmīgi varam pielietot gan pēc vajadzības ētriskās eļļas, gan arī ikdienā. Par to un vēl daudz citas informācijas es stāstu savā kursā ētrisko eļļu droša lietošana. Ētriskās eļļas ir mana ikdiena jau 21 gadu, un es esmu mācījusies vairāk kārtīgi dažādos kursos, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un zināšanas ir papildinātas gan Lielbritānijā, gan arī Francijā. Un tas viss summējās, un jo vairāk tu zini, jo vairāk ir šis akcents uz drošu, pareizu lietošanu. Ja tev tas interesē, iemācīties, kā ir pareizi, un es šeit tiešām gribu uzsvērt vārdu pareizi, un pareizi ar vienlīdzības zīmi droši. Tas ir svarīgi, jo ētriskās eļļas ir ļoti unikālas, tomēr tajā pašā laikā ar ļoti sarežģītu sastāvu. Un ja mēs paskatāmies ētrisko eļļu chromatogrammā, tad var redzēt, ka ētriskā eļļa uz 2 lapām ar šādu sastāvu tā nav nebūt viss sarežģītākā ētriskā eļļa. Ir arī vairāk un ir arī mazāk. Kā tulkot šo sastāvu, kā prast pielietot, kā prast izskaidrot un ieraudzīt šīs te ētrisko eļļu molekulas. Kā saprast, kuras tad būs tās kairinošās ētriskās eļļas, kuras būs tās draudzīgās, kuras mēs varam lietot bērniem, no kāda vecuma mēs varam lietot bērniem. Tas viss ir svarīgi. Piesakies uz ētrisko eļļu drošu lietošanu un tiekamies kursā.